Šobrīd mēs piedzīvojam situāciju, ka pasaules piena un piena produktu tirgu notiek nopietnas cenu kāpums, kas lielā mērā ir saistīts ar citu nelaimi, es teiktu. Tas ir faktiski stihija Jaunzēlandē, daļai arī Austrālijā, kas ir viena no lielākajiem piena produktu ražotājiem pasaules tirgumu. Un tā rezultātā piena produktu pasaulē nepietiek un attiecīgi tirgus reakcija ir cenas kāpums. Un tā, ja salīdzina, mēs šeit ieviesām tādu jēdzienu kā kombinētā piena produktu cena, ar ko mēs saprotam gan piena kā izejvielas cenu saistībā ar industriālo piena produktu cenu. Tas ir sausie produkti, sausās piena sūkals un arī sviests. To visu kopā saliekot, ja mēs salīdzinām, kāda ir bijusi cena kombinētiem produktiem gadu atpakaļ un šobrīd, tad tā ir pieaugusi par 40%. Tāda ir šī reālā situācija pasaulē. Un faktiski, ja mēs runājam par produktu cenu pieaugumu, tad kas ir sasniedzis pat 60%. Tālāk par piena cenu struktūru Eiropas Savienībā. Ko tad saņem zemnieks, ko saņem pārstrāde un kāds ir pārstrādes izmaksas, pievienotās vērtības nodoklis un veikalu uzcenojums. Viņš svārstās pārējās valstīs no 10 līdz 15%, Latvijā tas ir 21%. Bet šī lielākā nelaime ir tā, ka tā ir redzamā daļa. Neredzamā daļa lielveikala pamanas no mums paņemt atpakaļ gan loģistikas izmaksu daļu, gan arī apjoma atlaidi, kas ir tīri no mūsu peļņas, kur jau tā ir niecīga. Rimī Maksima kontrolē ap 60%, tirgus sīkī nāk vēl klāt kādu 10%, tad attiecīgi tie, kas ir dominējošie tirgū, tie arī nosaka situāciju, ja pasūta mūziku, un pārējie viņiem vienkārši piemērojās. Faktiski ārzemju kapitāla mazumtirgotāji Latvijā vislielāko peļņu gūst tieši no Latvijas ātras izcelsmes produktiem. Tas ir gan runājot par pienu, un es pieļauju, ka ne tikai, līdzīgi ir noteikti ar dārzeņiem, arī ar maizi un citiem produktiem. Mēs uzskatām, ka šī pieeja ir amorāla un ilgtermiņā faktiski ir vērsta pret patērētāju un atstāja īstenībā graujošu ietekmi uz Latvijas ražotāju, jo patērētāja patriotisko vēlmi pirkt produktu bieži vien pārvelk strīpu, tas cipars, ko viņš ierauga. Un mēs uzskatām, ka nākotnē īstenībā ir nepieciešama tomēr panākt saprātīgu, godīgu un caurspīdīgu mazumtirdzniecības praksi. Mēs uzskatām, ka mazumtirgotājam arī ir jābeidz parazitēt uz mūsu visu rēķinu un jāieliek sava artava, jo cenu celšana būs neizbēgams process, tas notiks, un ir jautājums, vai produktu gala cenai ir būtiski jāizmainās, ja mēs būsim spiesti pacelt jau tuvākajā laikā cenas par 5, 6, 8%. Protams, lielveikalu tīkli var atvest produktus no visas pasaules, pielikt šeit pilnas veikals, bet šādi graujot mūsu pārtikas pārstrādi, viņiem jārēķinās, ka viņi grauj arī pircēji, tātad viņu pašu klientu pirktspēju, un diez vai viņi varēs atvest pircējus no citām Eiropas valstīm. Tas laikam neizdosies, tāpēc es aicinu uz saprātīgu pieeju turpmāk.